Labdien, mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū. Mani sauc Ieva, un es šajā laikā esmu saņēmusi tādu pamudinājumu no Dieva aicināt savus brāļus un māsas Kristū uz lūgšanu laiku, proti uz 3 dienu garu lūgšanu ķēdi. Un arī, ja kādam ir aicinājums no Dieva šajā laikā arī pievienoties vēl ar gavēni, kas padara šīs mūsu lūgšanas vēl spēcīgākas, tad noteikti arī uz to es aicinu. Un proti, es aicinu jūs uzcelt pār Latviju tādu kā lūgšanu kapelu uz 3 diennaktīm, kas būs no 21. marta rīta līdz 24. marta agram rītam. Šajās 3 diennaktīs varēs jebkurš no jums pierakstīties uz 1 stundas garu lūgšanu laiku, kurā jūs varēsiet kopā ar tādu iepriekš sagatavotu lūgšanu palīgu vai arī paši savā veidā, kā jūs to lūdzaties savā ikdienas lūgšanā, nest priekšā mūsu zemi, mūsu tautu un īpaši šajā laikā tieši Kristus miesu. Man ir tāda sajūta, un arī runājot arī ar brāļiem un māsām Kristū, man ir sajūta, ka mūsu zemē tieši Kristus miesa ir ļoti ievainota šajā laikā. Mēs esam viens otru ievainojuši ar dažādu riešanos savā starpā un paši sevi paaugstinot, varbūt ar kādām lietām, atziņām. Un tas ir liels šķērslis mūsu kopībai, lai Dievs varētu uzklausīt mūsu lūgšanas, lai varētu nākt arī atmoda Latvijā pēc Dieva, protams, gribas. Jā, ir cilvēki, kas saka, jā, atmoda vairs nebūs, nenāks, tagad tikai būs arvien grūtāk, bet Dievs daudzas no mums ir uzrunājis par to, ka viņš vēlās vēl dot žēlstības laiku un izliet savu garu bagātīgi pār cilvēkiem jā, lai atgriežās cilvēki pie Dieva mīlestības un lai mēs to varētu kristieši darīt, es domāju, ka mums ir jāsavienojās tādā lielākā vienotībā, mīlestībā un jānožēlo Dievu priekšā to, ka mēs esam šķēlušies, ka mēs esam viens otram darījuši pāri, jāpiedod, jālūdz piedošana. Šie ļaunā gara ķīļi, kas ir iedzīti Kristus miesā, ir jāizvelk. Un ir rakstu vieta, kas man ļoti uzrunāja šajā sakarā tieši par gavēni, kad Jēzus saka saviem mācekļiem, kuri nāk pie viņa un saka, viņi nespējuši izdzīt šo ļauno garu, tad Jēzus viņiem atbild, jūs mazticības dēļ jūs to nevarējāt, jo patiesi es jums saku, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsiet šim kalnam pārcelies no šejienes uz turienu, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Bet šī suga neiziet citādi kā vien ar lūgšanas un gavēšanas palīdzību. Un jā, un es ticu, ka mūsu visu dzīvēs ir kādas lietas, ne tikai tā kopumā globāli skatoties uz Kristus miesu, bet arī mūsu ģimenēs, mūsu pašu dzīvēs kādi ķīļi, kāda ļaunā gara darbība, ko mēs redzam, kur mēs vēlamies iet uz priekšu tuvībā ar Kristu, bet mēs nespējam, liekas, ka mēs esam tā kā iestrēguši, ir kāda varbūt demoniska darbība notiek, mēs paši esam atvēruši kādas durvis ļaunajam, un mums ir vajadzīga arī citu brāļu un māsu palīdzību mūsu lūgšanās, ka mēs kopīgi varētu lūgt, ka mēs kopīgi varētu gavēt un ticēt, ka Dievs var uzvarēt tās lietas, kur mums ir šīs bēdas, šis bēdu karstums, kā Pēters savā pirmajā vēstulē raksta, ka ir šis bēdu karstums mūsu vidū, un runājot ar brāļiem un māsām, un arī pats savā dzīvē es redzu, ka Dievs mūs tieši caur šīm bēdām, šo bēdu karstumu, viņš mūs šķīstīja un mūs tīra ārā. Un arī, man šajā gadu mijā, kad aicināja 31. decembrī māsas un brāļi aicināja šo gavēņu un grēku nožēlas dienu, tad arī tas bija manā sirdī, un mēs ar vīru gavējām, un manuprāt, ka tieši caur to, ka mēs tā ļoti vēlējāmies tam pievienoties, un arī pēc tam vēl vairāk radās šī vēlēšanās pilnībā nodoties
vēl vairāk kristumu un lai viņš mūs iztīra. Un pēc jaunā gada, jā, Dievs tad arī man deva rakstu vietu šādā vienā gavēņa dienā. No psalma 19. psalma 13. līdz 14. pantam tur rakstīts, kas gan apzinās savu nomaldīšanos, šķīstīja mani no manām neapzinātām kļūdām, pasargi arī savu kalpu no augstprātīgas lepnības grēkiem, ka tie nevalda pār mani. Tad es būšu bez vainas un tīrs, bez lieliem pārkāpumiem. Un jā, tieši par šīm neapzinātām kļūdām es lūdzos, un Dievs pārdabiskā veidā sāka caur sapņiem uzrunāt mani un caur situācijām ģimenē, ka viņš parādīja tiešām tādā mīlestības paspārnē, bet parādīja lietas, kas ir mūsu ģimenē un arī manā sirdī, kas viņam nav patīkamas un kas traucē vienkārši būt šajā Dieva mīlestībā un būt arī par instrumentu, lai vai kā Dievs mūs aicinātu, un Dievs mūs aicina dažādi, viņš mūs aicina varbūt ģimenē kalpot, viņš mūs aicina mūsu draudzē kalpot kādā veidā, kas ir, varbūt pat mēs esam kādā kalpošanā, kas nav no Dieva, un mums ir jāprasa Dievs, es pazemojos tavā priekšā šajā laikā, un es vēlos, lai notiek tava griba, lai es arī kalpošanā esmu tieši tur, kur tu mani sūti, kur tu mani aicini. Un jā, un tīri ārā mūsu šo Kristus miesu, mēs visi esam vienas miesas locekļi, un mēs visi esam ieinteresēti, lai katrs no mums, ne tikai es, bet arī mans brālis un māsa būtu tīri no visa, kas traucē, lai mēs būtu veselīga un laba miesa. Es esmu ieinteresēta, lai mans brālis un māsa arī būtu vesels, un es esmu gatavs arī par viņu iestāties lūkšanā un cīnīties arī šajā gavēņa nodomā. Un tāpēc es aicinu tos, kurus šī man uzruna tiešām uzrunā sirdī, ka visa informācija būs pieejama arī klāt pie šī video. Jūs varēsiet atrast informāciju, kā pieteikties un kā iegūt šo lūkšanu palīgu. Un jā, tas būs šie datumi 21. marts līdz 24. marts. Un ka mēs kopīgi varam uzcelt šo lūkšanu kapeli, ja tā var teikt, pār Latviju, un sanākt kopā, jā, tas ir tikai varbūt virtuāli, bet mēs varam būt garā vienot, un tajā ir milzīgs spēks. Mēs ar vīru arī varam apliecināt, ka daudzas cīņas mūsu dzīvē esam izcīnījuši tieši ar gavēņa, un savā pārī gavējot, vai ar draugiem, brāļiem, māsām kopā gavējot, lai mēs visi varam būt dedzīgāki, iekarst un atgriezties, kā Jāņa atklāsmes grāmatā 3. nodaļā 18. pantā ir teikts, jā, ka es tev došu padomu, pērs no manis zeltu, uguns kvēlē kausēt, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsektos, un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis vaidīt, lai tu kļūtu redzīgs, jo ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu, tad iekarsies un atgriezies. Redz, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestību, un viņš ar mani. Jā, es aicinu jūs uz šo mīlestību, uz kunga klātbūtnes mīlestību šajā gavēņa laikā, lai mūsos notiek šis garīgais detoks, iztīrīšanās, un lai ir mīlestība ar kungu, ar viņu klātbūtni, lai ienāk caur svēto garu, lai ienāk šis mīlestības, kas ir mūsu kunga tuvums, mūsu kunga mīlestība, un lai mēs varam viens otru nest un viens otru stiprināt, un lai var nākt arī atmodu pār mūsu zemi Latviju, un lai šī tumsa, kas šobrīd tik ļoti ir pārklājusi mūsu zemi, lai tā atkāpjas Jēzus Kristus vārdā un Jēzus varenajā spēkā un viņa asiņu spēkā. Jā, paldies par to, ka jūs uzklausījāt šo manu garo uzrunu, un es tiešām arī, ja kādi jautājumi ir, tad zemāk būs informācija, kur jūs varat iegūt vairāk painteresēties par šo lūkšanu ķēdi. Paldies! Lai Dievs svētī!